Agvu, un tas atkal ir interesanti. Gomi arī skrien blakus. 6 dienas, ja precīzāk, 12. datumā izbraukums pret Tukumu. Pēc tam Latvijas kausa mačs. Arī to grūti sagramot, ceļš atceroties Rīga laikus, kad Ozols varēja virkni maču pēc kārtas palikt sausā. Vai kā Petersons cīnās. Kaušalis. Sava krīt un būs auts. Toreiz Pāvils Šteinbors savāca bumbu. Un Vinčovs arī šogad sāka Audas komandā. Un vēlreiz slīd futbolisti, nekas jauns. Cilvēks ir tas cilvēks, kuram nav ko zaudēt. Nu, tad arī gribas attiecināt tos futbolu. Jā, Jelgavniekiem novājināts sastāvs, spēku samēri ir ļoti dažādi. Neviens ne kluba iekšienē, ne ārpus arī nedot. Velozu. Novembrī U21 izlase dosies uz Ungāriju, Poliju. Lielā izlase dosies uz Norvēģiju, Gibraltāru, bet Armands Petersons ceļ to laukumā vārtī! Jurijs Vakulko pēc Armanda Petersona. Spēlētājs sodlaukumā Rīgai. Centrējums sitiens vārtī! 1-1 Junusam. Tas droši vien un ieteikami labas cerības sagaidīt arī progresu šajā sezonā. Tikmēr Soisulo pie bumbas gar vārtiem piespēlē vārtu! Pagaidām ir 0-1, bet atliek rīdzniekiem gūt otros vārtus, kas zina, varbūt būs arī 3., 4. un pat 5. vārti īsā laikā. Lūk, šeit ir iespēja Vladimirs Kamešs, mēģinās iztālējā stūrī, paspēja Ivan Minkevičs. Tā emocijas arī tagad netrūkst mūsu šodienas spēlē. Petersons, viņa centrējums soda laukumā, sitiens pāri vārtiem. Mēģināja tur jau izgaidās Krupskis tik līdz. Ceru, ka sev sastāvā tiekot uz augstāko līgu, un 9 vārti arī šo sezonu. Plovdivas sastāvā glābj Zomers. Brazīlietim bumba nenonāca, Šarpars dos pa labi Petersonam. Atstāja brīvu visu malu. Man ir izdevies ar viņu nedaudz, tik trenētam. Ir bijis viņš treneris kādu maz brīdiņu arī man, bet tas tā piespēl tagad uz Milošoviču tālais vārds taps, un šeit neaizsniedās tas bumbai Ramos, neizsnāk īsti veikt. Brizola. Šarpars. Tas bija Pantišņš Šarpars. Petersons un distances kāds par vārtiem Armands Petersons! Izcili vārti Armandam Petersonam! Ļoti! Viņam ir iespējas mest tālu. Un to viņš arī dara. Dekrē ar muguru pret vārtiem, bet tagad laba piespēle sitiens vārtī! Jā, tur netālu ir Deivijs, bet uzbrukums smēlēt tomēr ir Vārštuks. Atkal būs Survičs. Sameklē partneri Petersons, kas pār vārtiem. Armands Petersons. Kā Basils. Pagājušā sezona vienreiz virslīgā spēlē. Viņš bija RFS 2. komandā. 2-0. Jelgavnieki iekrīt aizsardzībā 2-0. Kovaļovs. Labi, centrē Kovaļovs. Jāsit pa vārtiem Petersonam un Armands Petersons iesit bumbu. Pa kreisi Bilinskis uzņem ātrumu, saņem bumbu no Rakela, iet soda laukumā. Ko darīs tālāk? Sit! 3-1. Armands Petersons.